Sveiki visiem! Atrodos pie Slaidēna pilskalna. Pilskalns atrodas uz privātas zemes. Piekļūšana ir jāsaskaņo. Bet parunājot te ar kaimiņiem, sapratu, ka interesi būtu to te visu lietu sakārtot. Tā kā entuziasti varētu braukt talkās, piedalīties. Tā, šeit ir Imanta Ziedoņa un Dižkoku atbrīvotāju grupas uzstādītais piemiņas akmens ar uzrakstu Slaidēna pilskalns, kuru gan tā laikam īsti nevar salasīt. Nu ko, iesim tālāk. Šeit ir stāva nogāze. Kaimiņiem zināja stāstīt, ka pretī ir putnu vērotāja taka otrā pusē krastam, kas naktī esot izgaismota. Ja pilskalnu savestu kārtībā, būtu superīgākais objekts. Es jau te apstāstīju, ka ir iespējas mēģināt rakstīt kaut kādus projektus un līdzīgi kā Tērvetē kaut vai kāpnes izveidot, lai tā kāpšana būtu vieglāka. Izskatās pēc tranšejām. Tā, nu ko te var redzēt? Kaut ko jau var. Vasarā neko nevarētu. Mazie melnie racēji. Jā, nu vasarā te ir biezoknis. Tagad ir iespēja vēl kaut ko saskatīt. Tranšejas. Pilskalns diezgan liels. Mēģināju piebraukt, skatoties līdera modelī. Sākumā domāju, ka varbūt būs ērtāk no otras mājas braukt, jo te tāda grava ir. Bet nekā, saimnieks atsūtīja man atpakaļ. Jo tajā pusē ir priekšā sēta, līdz ar to. Un tā nav arī viņa zeme. Tā kā jau pareizi minēts pilskalna nosaukumā, Slaidēnu. Tā tad jābrauc arī pie Slaidēnu. Saimniekiem atļauj prasīt. Tā te laikam uzvedums. Pilskalns ir gana liels, skaists, ja te patīrītu. Kas pa smuku vietu būtu. Īpašniekiem jāsasparojās, nav jau pa savu naudu jādara. Var mēģināt Eiropas projektus rakstīt. Un īpaši kā te stāstīja, ka vasarās braucot čau, suns. Tā, tas mans pavadonis. Te ir kaut kāda salas. Līdz ar to, protams, suņiem ir interesanti te ganīties apkārt. Tā. Tā. Atrodos uz uzbeduma. Varat apskatīt modelī, viņš ir tāds lokveida. Tā, tagad nokāpšu lejā te pa nogāzi, kad te ir koki. Saimniekam būtu labā malka. Mēģināšu nokāpt lejā. Un tad es kameru slēgšu nost. Jāsafotografē bildītes. Jā, te ir uzbedums.
ar nogāzi. Un te varētu būt tāds kā, nezinu, kanāls nē, bet tāds aizsardzības valnis otrs. Tā. Nu, šis ir Pilskalna uzbedums. Tā. Mēģināsim uzrāpties tajā pusē. Tā, nu es biju tajās mājās iebraucis vispirms. Tur saimnieks ir sakarīgs. Bija gatavs man ielaist un parādīt ceļu apiet ap sētu. Bet nu labi, tomēr kaimiņu īpašums ir kaimiņu īpašums. Tā. Nu tāds ir Pilskalna uzbedums. Labi, tagad slēdzos nost, pabildēšu.